Sveikas! Ko nozīmē būt sievietei? Šis ir jautājums, kuru mēs sievietes uzdodam sev cauri gadsimtiem, meklējot ceļu pie sevis. Īpaši pēdējā laikā šis jautājums ir kļūst aktuāls, jo pasaule kļūst arvien straujāka, ātrāka. Sieviete mēģina tajā pielāgoties, sievietes ceļa rādītāji bieži vien ir vīrieši, kuri aicina sievieti doties šajā vīrišķajā ceļā pēc sasniegumiem, panākumiem, konkurējot, sacenšoties, tiecoties uz augstāk, tālāk, ātrāk. Taču šis nav sievietes ceļš, un sievietes ātri vien izdeg, pazaudējot sevi, saikni ar sevi un sajūtas ar sevi. Mani sauc Kristīna Devija, un jau vairākus gadus es pavadu sievietes viņu ceļā pie sevis. Ceļā pie sevis autentiskas, atmetot visus šablonus, visas idejas par to, kādai ir jābūt sievietei, bet aicinot sievieti doties viņas pašas autentiskajā ceļā pie sevis. Tās nav zināšanas, kuras der visām sievietēm, bet tas ir katras sievietes unikālais ceļš pie viņas pašas dzīlēm, pie viņas pašas sievišķajiem pirmsākumiem. Un tas ir ceļš, kurš ir ejams, un šajā ceļā es esmu tikai un vienīgi pavadone. Es esmu sieviete, kura palīdz iespīdināt gaismu sievietes psihes tumšākajos kambaros, tajās vietās sievietes dvēseles dzīlēs, kurās viņai bail ielūkoties. Es palīdzu sievietēm būt blakus brīžos, kad viņas sāk just, kad viņas iet cauri savām dvēseles tumšajām naktīm, kad viņas mostās savās sajūtās, mīlestībā, līdzjūtībā, empātijā, kad viņas atcerās to, kas viņas ir, un kad viņas sāk dzīvot savu dzīvi no šīs sievišķās enerģijas. Un tas nenozīmē, ka mēs nejūtam sevī vai mēs pārstājam just šo vīrišķo enerģiju, kur mums palīdzēja dzīvot, sasniegt, iet uz mērķiem, nospraust robežas, pateikt nē, iestāties, tiekties uz zināšanām. Arī šī enerģija mums ir vajadzīga. Tāpēc šajā ceļā pie sevis mēs, savienojoties ar savu sievišķo enerģiju, sākam miedarboties arī ar šo vīrišķo enerģiju mūsos. Un šis ir tas stāvoklis, uz kuru mēs visas tiecamies, būt harmonijā sevī, būt līdzsvarā starp jūtām un prātu, starp būt mierā līdzsvarā un pildīt savu dvēseles uzdevumu, aicinājumu, realizēt savus talantus, savas stiprās puses kopienā, sociumā, palīdzēt kopienai, palīdzēt citiem cilvēkiem. Un, manuprāt, tas ir rādītājs tam, ka mēs atmostamies šajā savā sievišķajā enerģijā, kur ir līdzsvarā ar vīrišķu enerģiju, ka tas, ko mēs darām, ir kontaktā ar mums, ar mūsu sievišķo pusi, un tas noder sabiedrībai, tas noder pasaulē. Ka mēs pārstājam dzīties pēc sava pašlabuma, pēc materiālām lietām, tikai un vienīgi tāpēc, ka mums gribās apmierināt kaut kādas savas gribu, tāpēc, ka tā ir pieņemts, tāpēc, ka es sekoju saviem impulsiem un vienkārši apmierinu tās vēlmes, kuras manī ir ielicis sociums par to, ka man ir kaut kā īpaši jāizskatās, ka man ir jāmaina garderoba reizi gadā, ka man ir jāmaina mašīna reizi 2 gados un ka man obligāti ir jābrauc ceļojumos un ka man ir jāpērk lietas, kuras patiesībā man nevajag. Un
Un šī atgriešanās sievietes būtībā nozīmē sajust sevi, būt kontaktā ar sevi. Sajust, ko man vajag, kas man ir vajadzīgs, spēt apmierināt šīs savas vajadzības, spēt atpazīt savas ķermeņa sajūtas, spēt atpazīt savas emocijas, būt kontaktā ar tām, spēt tās izpaust un veidot attiecības ar citiem cilvēkiem. Veselīgas attiecības, dziļas attiecības, tuvas attiecības, patiesas. Un, ja tevi uzrunā tas, ar ko es tikko padalījos, tad tu esi aicināta pievienoties online praktikumam Sievietes ceļš. Tas būs praktikums, nevis kurs, tās nebūs zināšanas, kaut gan tas ietvers arī zināšanas, bet tā būs dziļa pieredze 3 mēnešu garumā, kurā es aicināšu sievietes, es radīšu drošu vietu, drošu vidi, lauku, kurā mums būt, kurā mums iet šajā ceļā pie sevis, justies droši, atbalstīti, sajust māsību, un šī māsība ir tas, ko es sāku veidot 6 gadus atpakaļ, vadot sieviešu apļus, retrītus sievietēm. Tad šobrīd šī māsībā iet daudz dziļākā līmenī, daudz dziedinošākā līmenī. Un tas ir veids, kādā es palīdzu sievietēm sajust vienai otru, atbalstīt vienai otru un būt kopā. Aicinu tev pieteikties, grupa būs neliela, lai mēs varam iet dziļos procesos, kuros mēs jutīsim viena otras atbalstu. Piesakies un sāksim jau 26. martā, 3 mēnešus. Es būšu klāt ikdienu, katrā tavā solī, katrā tavā nedrošajā solī, katrās tavās bailēs, tavās šaubās, katrās tavās dusmās, izmisumā, skumjās, priekā, kaislē pret dzīvi, kad modīsies tava sievietes dvēsele, es būšu tev blakus. Tiekamies!